Volkswagen. Das Auto. Ikdienā es parasti izvairos no pilsētas centra, tīpaši man nepatīk tur braukt ar automašīnu. Tomēr dažkārt centrā nonākt vajag. Un vasaras mēnešos vislabākais risinājums būtu velosipēds, bet man kā pa nelaimi visi velosipēdi ir sacīkši. Un pilsētas velosipēdu dažiem mēnešiem pirkt es negribu, tāpēc ļoti labs risinājums ir velosipēdu iznomāt. Un tieši šādi iespējams piedāvā kompānija Sixt. Daži gan saka, ka iznomāšana esot ļoti sarežģīta. Tā nebūtu nav. Sixt vadītais Baltijas valstīs Ārnis Jaudzems tūliņ parādīs, ka tas ir vienkāršāk par vienkāršu. Šobrīd cilvēkiem joprojām ir jautājumi, kā tad iznomāt velosipēdu. Un es iesaku sākt ar sagatavošanos mājā, kad ieejam interneta adresē un veicam reģistrāciju. Reģistrācijai vajadzīgs ir pamatlieta, ir vajadzīga vai nu master, vai nu visa karte. Tātad, ievadot šo te informāciju, jūs pieregistrēties velo nomai. Tas arī ir viss, kas jāizdara mājās. Pēc tam bieži gadās arī tā, ka velo nomas stends varbūt kādā superlabā laikā ir nedaudz tukšs vai pavisam tukšs. Tāpēc nākot uz velo stendu, jūs apsēties aplikācijā, kurā vietā cik velosipēdi ir pieejami, un nākot uz to velosipēdu skaitu, kurā jūs redzat, kur jums ir pieejams skaits. Jo dažreiz cilvēki vēlās 4-5 velosipēdus vienlaicīgi, droši apsēties, kurā stacijā ir pieejams tuvākajā. Atnākot uz staciju, ar aplikāciju ir pavisam vienkārši. Jūs pienākat pie velosipēda, ieskanējat šo te kodu, un jums tiek atvērts, iedots šis te kods, ar kuru atvērt vaļā velosipēda saslēgu. Ja nu gadījumā ar aplikācijām ir kaut kādas sarežģītības, nav internets vai kas, vienmēr var droši zvanīt uz telefonu un tur arī sekot visām instrukcijām, kā atslēgt velosipēdu, kā nodot velosipēdu. Tad telefonā viss izstāstīs. Un tas pieejams gan latviešu, gan krievu, gan angļu un vācu valodās, tā kā droši var to darīt. Pēc valodu daudzveidības var spriest, ka velonoma ir veltījums pilsētas viesiem. Tomēr pirmie ērtos pilsētas riteņus apgūši rīdzinieki. Pārsvarā mūsu nomnieki ir mūsu vietējie cilvēki. Kā redzams, tās ir nedēļas nogales, kad cilvēki vairāk izmanto atpūtai. Tad mēs aicinām arī darba dienās droši var braukt gan pusdienas pārtraukumos uz kafejnīcām, gan vakarā atpūsties, gan arī no rīta uz darbu un atpakaļ mājās. Stacijas mums atrodas gan Āgenskalnā, gan Teikā, gan centrā. Tā kā Rīga tiek lēnām pārklāta, šobrīd ir 12. Jūnijā jau būs 30 stacijas visā Rīgā un Jūrmalā kopā. Lielākā daļa velobraucēju iznomāto velosipēdu novieto turpat, kur paņēmuši, taču ne visi. Speciāli maršrutēšanu mēs neveidojam, bet mēs redzam to pēc savu statistikas to, ka 30% no mūsu klientiem atdod kādā citā nomas punktā. Sixt apkopotā statistika rāda, ka lielākoties velosipēdus īrē uz īsu laiku, taču gadās arī izņēmumi. Protams, ir cilvēki, kas vēlās uz 1-2 dienām, ir arī tādi cilvēki bijuši, kas uz visu nedēļas nogali ir braukuši ar mūsu velosipēdiem. Bet parastais lietošanas laiks tās ir stunda, pusotra, brīvdienās, protams, tā ir ilgāks laiks tās pat līdz 3 stundām. Mājā mums parādīsies vēl būtisks jaunums, tas būs velo nomas abonements visai sezonai, un par 29,99 € varēs iegādāties abonentu visai velo sezonai, sākot no šī brīnišķīgā laika līdz pat septembra beigām, oktobrim. Un tas nozīmē to, ka izmantojot abonementu būs iespēja braukt 2 stundas dienā bez maksas. Sixt velonoma aktīvi piedalās dažādās velobraukšanas akcijās. Bez tam kompānija ir arī Rīgas kā kultūras galvaspilsētas, jeb nodibinājuma Rīga 2014 partneris. Kā redzams, šobrīd arī uz velosipēdiem mums ir interesantākās vietas, arī redzams uz velosipēdu paneļiem, kuras mēs iesakām apmeklēt. Gan Vecrīgu, gan Andreja ostu, gan Spīķerus un citas vietas Rīgā.